Ziemassvētki ir laiks, kad saplauks Ziemassvētku rozes. Viena no tām krāšņi uzziedēja arī Madonas kultūras namā, kad tautā populāri mūziķi sniedza koncertu, savu Ziemassvētku vēstījumu, kas gūts personiskajos pārdzīvojumos un dzīves pieredzē. Taču ideja dziedāt Ziemassvētku dziesmas ārpus baznīcas radās jau pirms 9 gadiem, kad Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs, koncerta akcijas organizators Artis Eglītis uzrunāja savus domu biedrus, tostarp mūziķi Loriju Vudu. Bieži vien mēs nemaz tā īsti garīgi cilvēks neuzrunājam. Garīgais process paiet garām. Un tad mēs izveidojām pirmo reizi pirms 9 gadiem tādu nelielu koncertu, kur bija šie neparastie aranžējumi, ko Lorija arī taisīja. Viņi bija gan kopā tajā laikā ar citiem muziķiem nekā šodien. Un mums tas izdevās ārkārtīgi tā veiksmīgi. Gadu garumā ideja par nelielu koncertu attīstījusies, un šie koncerti iepriecina klausītājus jau 15 vietās Latvijā. Mainījies mūziķu sastāvs, un Madonā dziedāja Inga Šļubovska ar kameransambli Livonija, Lorija Vuda kopā ar Uģi Prauliņu un Ivaru Cinkusu, Inita Āboliņa un Normunds Ķietis, Aivars Brīze, Elita Veidemane ar vokālo studiju Spārni. Gribās kaut ko atstāt aiz sevis mazliet. Tādu, teiksim, sapratni par dziedāšanu cilvēkiem radīt. Jo iemācīt dziedāt nevar nevienu, bet sapratni var radīt. Man tā ir vienreizēja iespēja vienkārši pietuvoties mazliet publikai, ja, jo mēs esam pieraduši spēlēt ar grupu lauku muzikantu parasti, un tad tie vakari mazliet savādāk noskaņoti, varbūt vairāk uz izklaidi un tā tālāk, bet šobrīd decembra laikā tiešām mēs atbraucam un pieejam tik tuvu klāt, ja, ka tu jūti gan to noskaņu, gan to elpu, ka tev reizēm pašam tā elpa aizsitās, tur maz nevar padziedāt. Tāda reāla iespēja Ziemassvētkos darīt patiešām kaut ko labu, jo šie ir labdarības koncerti, un mēs braukājam pa pansionātiem pa Latviju. Šodien mēs bijām Madonā, zupas virtuvē. Klausītāji bija tā kā viņi bija daudz, viņi bija burtiski metru no mums. Tā kā vairs īsti nevarēja saprast, kur ir klausītāji un kur ir publika. Lai arī Lorija Vuda lielākajai daļai publikas zināma kā Čikāgas piecīšu neatņemama sastāvdaļa, bet Aivars Brīze kā rokmūziķis, mūziķiem šķiet itin dabiski arī iejusties Ziemassvētku repertuārā. Man liekas, tas ir diezgan apusē ļoti daudzos koncertos. Man tā nošķirt ir ļoti grūti. Protams, ka tas ir tie pavisam dažādi koncerti, ja, un varbūt arī, teiksim tā, varbūt dažāds līmenis vai kaut kā tā, bet svarīgākais ir tie cilvēki, teiksim, ar kuriem es tagad strādāju, kā es teicu, ja tu uzkāp uz skatuves un tu zini, ko tu gribi pateikt, tad tas aizies arī līdz cilvēkam. Es domāju, ka cilvēks, kurš ir mūziķis, viņam nav tikai viena šaura maza nišiņa. Jebkura mūzika, es domāju, viņā ir sava odziņa un galvenais, teiksim, ja tu jūties ērts tajā un tad ir ko teikt, tad vajag arī pamēģināt. Un tā caur ikvienu uzplaukušo Ziemassvētku rozi mēs saņemam tradicionālo vēsti, kas katru gadu nāk atkal un atkal no jauna. Bieži vien pārvēršās Ziemassvētku svinēšana par vienkārši svinēšanu bez jaundzimušā. Un tad cauri visam šim koncertam, caur dziesmām, caur runām, caur liecināšanu mēs atgādinām klausītājiem, ka galvenais šajā laikā ir Kristus Dieva piedzimšana šajā pasaulē.